Jā, kamēr labākie no Latvijas virslīgas šobrīd spēlē, tātad pasaules čempionātā florbolā Zviedrijas pilsētā Malmē. Bet par to pastāstīšu bišku vēlāk, jo tagad jau spēles 41. sekundē. Pasaules čempionātu par Latvijas izlases sasniegumu jau atgādina tieši pēc šīs spēles 8:10. Tātad Latvijas slēdzies. Un tagad labi iespēja šeit ādažniekiem. Turpina izspēli un Bumbiņi ir vārtos. Cekarevs izlīdzina spēles rezultātu. 12 vārtu Bumbiņi tieši tagad nosīca Bumbiņus. Šeit sekot piespēli līderim un Bumbiņi ir vārtos. Nu jau 33 rezultāts punktu Dēvida Mūsītim. Piespēli šeit Levaldam. Cekarevs. Un šeit tagad labi iespēja un garām vārtiem. Šeit tagad liepainīgi metiens pārtiem un Bumbiņa vārtos. Antāns panāk ir šajā spēlē. Tā ir piespēle Polim. Polis sasmā Bumbiņu. Un pats par vārtu gula Rauta Poļu izpildījumā. Lietrais vārtu Gulisēras sāc vēl 5 vārtu liepainieku vārtos. Un izcīnīja tādu uzvaru, bet kamēr pa to stāstu 3-3 šajā spēlē panākā sezonā. Viss mainās Patriks Plisker vārdu autors. Vien dažus varēs uzreiz jau vērot, tad 8:10 šo spēli. Tā kā šodien noteikti Latvijas florbola sabiedrība ir ļoti tādēļ gaidu šo spēli kā pārsteigumu. Bet lūdzu noteikti. Arī visai interesanti, kā notiek pasaules čempionāta paralēlā vīriešu virslīga. Tāpat nav, bet šeit tās savainojumā iedzīvojas no Liepājas Kuršņu spēlētājs un ir norēd. Daudz vispār sievieti Latviju Vāciju par 5. vietu. Tad Slovāki šodien ar rezultātu 4-1 pārspēja Vāciju, bet kas šeit par šāvienu Kristera Orlova izpildījumā? Meistars Bumbiņa vārtos. Meistars panāk 5-4 šajā spēlē. Skaists metiens meistara izpildījumā. 24. gadā, kalendārajā gadā. Šeit Dēvids Osītis un vārti. Dēvids Osītis. Fantastiski šeit nospēl Osītis. Pats uzmanās iniciatīvu. Un panāk 5-5. Ezeriņš spēcīgs metiens, tas teik bloķēts. Cekarevs un Bumbiņu. Piespēl Osītim. Osītis. Metiens un Bumbiņu. Šeit vārtī. No periodiskajā gūst vārtus liepainieki. Ezeriņš panāk 6-9. Izspēlēs tad Orlovs brāļiem Nagliņiem. Orlovs Auguspēl Nagliņam šeit bloķēts metiens. Un ir Bumbiņiem vārtos. Kristers Orlovs gūst savus 4. vārtus. Dēvids Mūsītim šodien 3. Bumbiņu Cekarevs. Tagad vairs teikt uz priekšu Cekarevs labi spēlē. Cekarevs Patriks uz metienam. Cekarevs mānu un gūst vārtus. Jaunais Cekarevs gūst savus 2. vārtus šovakar. Tas viņam ir 3. rezultāts punkts arī. Zukulam labi šeit Zukuls ādo, bet nu neaizsniedzās tur Kociņš. Bet kaut kādā veidā izdodas. Šeit atdod Bumbiņu, bet nav spos, jo patreiz metieni un būs noraidījums. Tā šeit. Tā kā vēros, kā veiksies. Nagliņš neizvāc nākamā aizstāvju.
sezonu. Vienā spēlē arī iemetis Sālicā 11. Ar 11-4 tika pārspēti RTU Rockets komanda. Bet tā, kamēr stāstu par pagājušo sezonu, šeit tā viens vārds būs tā Ralfs Poļi 2. Kā vai izdosies Liepojas pret BK Stāsts. Vērosim tajās 3,5 pēdējās minūtes.